Mhm. Tāpēc tas arī ir apsveicami un pat vajadzīgi darīt. Tāpēc visos manos kursos ir diezgan tā. Es neteikšu, ka visiem cilvēkiem ir ļoti viegli to sākumā izdarīt, bet pēc tam jau saprot, ka tas nav. Neviens te netaisās nevienu kritizēt, neviens te netaisās nevienu par kaut ko izsmiet vai vēl kaut ko. Tāpat kā pie manis nav dumju jautājumu, un ik viens jautājums ir pelnījis atbildi. Ja viņš ir, tā tad viņam vajag atbildi. Uh, Un, principā, iznāk tā, ka šodien, ceturtdien, ir Zuma tiešraide, un tad ir atkal pirmdiena, un tādā nedēļā visticamāk būs divi nedēļas nogalē, divi Zumi. Mhm. Ceturtdiena un piekdiena. Pēc tā kā pēc manas, teiksim, pieredzes, viss pulkstens 8 ir tas laiks, kad, vislielākais procents cilvēkiem ir iespējams ieplānot šo momentu. Tad jā. Uh, Nākamās dienas uzdevumi, protams, es Zoom beigās pateikšu. Šīs dienas uzdevumi, kas būs jāizdara. Uh, Tad katras dienas uzdevumiņas vienkārši nopublicēšu. Šodien, mīļie, jums ir tāds un tāds uzdevumiņš. Nekā sarežģīt. Kad vadu kursus, tur ir daudz sarežģītāk. Tur mēs parasti ejam ļoti dziļi un darāmā ir, godīgi sakot, jāuzroka piedurknes. Bet šis ir tāda laita versija, kas saka, izkāpt no komforta zonas un varbūt kaut ko uzdrošināties. Dzīvē vairāk nekā no tā, ko nu, kaut kas atturēja vienkārši. Ja, un tā, cik mums neviena nav, tad parunāsim par. Hmm. Nu jā, man te rakstīja Sanita Ozola, kad vai ierakstiņš nebūs. Ar ierakstiem ir tā, ka ieraksti būs droši vien, redzot to, ka mēs esam vispār tikai divi šobrīd. Iespējams, ka liela daļa tieši uz to arī cer, taču tas absolūti nav pareizais pieejams. Un, ja grib nopietni darboties, tieši tāpēc ir tiešraides. Savādāk, ko ja man nebūtu svarīgi, lai jūs kaut ko nopietni savā dzīvē arī kādu solīti spērtu, kā saka, lai jūs tiešām atvērtu durvis uz pārliecību, tad ir jānāk uz tiešraidēm. Un ir tās 10 dienas ir jānostrādā tādā, vieglākā režīmā, bet tiešraides tas ir pats svarīgākais moments. Bet tas ir, teiksim tā, tur var, jā, grupā, tu redzēji, vai neredzēji, bija publikācija aptauja par 6 lielākām bailēm. Neviens neko tur nebija nobalsojis. Tu redzēji viņu? Jā, tikai es neuzrakstīju. Tur jau nebija jāuzraksta, tur tikai jānoklikšķina bija. Bet tas ir tā, padomāt pašiem priekš sevis un pa cik mēs esam tagad dzīvā sarunā.
Tur bija punkti bailes no nabadzības, bailes no kritikas, bailes no slimībām, bailes zaudēt mīlestību, bailes no vecuma un bailes no nāves. Kāpēc tieši šīs? Tāpēc, ka tās tieši tā sarindotas ir nu, pēc zinātnieku un sociologu pētnieku kā saka, secinājumiem. Šādi sarindojās sešas populārākās, visbiežāk sastopamās bailes cilvēkiem. Pie kam šīs bailes ietver, viņas nav tik viennozīmīgas katra. Piemēram, bailes no kritikas, tas izpaužās ļoti dažādi. To bieži piemin kā bailes no publiskas uzstāšanās, bailes no kā saka, publicēšanas kaut kā, bailes no, piemēram, tas viens moments ir, kad ir daži cilvēki, kuriem kursos arī pirmās nodarbībās ir šīs bailes nopublicēt publiski grupas ietvaros savu mājas darbu. Nu, kā es tagad atklāšu te savu, kā saka, dvēseli mazliet. Bet tā mēs strādājam, un tikai tā var pie rezultātu nokļūt. Un pat cik vide ir droša un nenosodoša, to ir ļoti, patiesībā ļoti viegli izdarīt. Taču ir cilvēki, kas ir atzinuši, ka, wow, un es nekad nebiju iedomājies, ka es tā varētu vienkārši atklāt par sevi kādam tā uzrakstīt, kaut vai tādā kopienā. Tā kā, tā ir tā kā mana prasība, mēs tā strādājam, un to vajag mēģināt vienkārši izdarīt, dziļi ievilkt telpu, pie kaut kas aiztur, un vienkārši, kas būs, būs. Kas var slikts notikt? Jo tas, ko Nekas. Tas, ko garantējam mēs, šī kopiena ir absolūti pieņemoša un nenosodoša. Mēs nenodarbojamies ar, mēs varam palīdzēt ar kaut ko, bet nenosodīt, nekritizēt. Jā. Kritika arī ir. Kritika ir konstruktīva un destruktīva. Konstruktīvu kritiku var ļoti tā mierīgi pasniegt un nevienu neievainot. Ja. Destruktīva kritika tā jau ir. Nu, tas ir tas, ko visvairāk apkārt mēs dzirdam. Tā. Tāpat bailes no slimībām. Tas ir būtībā. Nu, katram cilvēkam lielākā vai mazākā mērā viņas ir. Un kādam ir hroniski, kāds baidās ļoti, ļoti tā. Nu, abnormāli, ja, kā saka, stihiski baidās. Kāds vienkārši mazliet baidās. Tajā skaitā, man ar slimības, ja kaut kāda slimība saķer, neviens jau nav pasargāts. Es no tā brīža mazliet tā kā arī piesargos un baidos, jo man tas nes zaudējums. Gan veselībā, gan finansiāli, gan vēl visādi savādāk. Bailes zaudēt mīlestību. Tas arī cilvēkiem ir ļoti, ļoti. Tas ir attiecību jautājums un bailes no vecuma. Un bailes no vecuma arī nav tikai tas, ka bailes, teiksim, kļūt vecam, nevarīgam, un tagad man būs jāaprūpē, un tā, kas ir, starp citu, ļoti populāri. Šādi izteikumi, kad es negribu tur baigi ilgi dzīvot, tad bērniem būs man jāaprūpē, jeb kas mani aprūpēs, un tā tālāk, un tā joprojām. Bailes no vecuma ir arī, jo īpaši sievietēm attiecībā uz savu izskatu. Un vecums vispār ir tāda tēma, kur savulaik bija pētījumi, piemēram, par uzņēmēju darbību. Un jau šī lieta ir pētīta jau vairāk kā 50 gadus atpakaļ.
60 gadus atpakaļ, un lai cik pie tā zinātnieki atgriežas, nekas nav no tā mainījies. Uh, paši labākie lēmumi un paši stabilākie uzņēmumi tiek radīti, kad cilvēkam ir virs 50. Kad cilvēks ir pārsniedzis 50 plus, kā saka, tad ir īstais laiks iet biznesā Hm. vai sākt savu uzņēmēju darbību. Tam ir vienkārši izskaidrojums. Ir mazāk papildus. Tas it īpaši varbūt tas uz sievietēm pat vairāk nekā uz vīriešiem attiecās, jo arī tas iet biznesā, bizness ir jebkura sava lieta, ko tu uzsāc. Tas ir bizness. Un tāpēc tas ļoti tur vieta ir arī sievietēm, un tur nav atšķirība. Ja vīrietis, sieviete, visiem ir labi ar to tur iet un darboties tā. Un ja vēl tas ir tavs sirds aicinājums, ko tu vari pārvērst savā peļņas avotā, piemēram, ja, tad tas vispār ir super. Un ļoti bieži tieši šīs lietas dara, nu, tās sirds lietas sāk realizēt dzīvē cilvēki, nu, jau krietnos gados un sasniedz ļoti labus rādītājus un rezultātus tāpēc, ka viņi beidzot nodarbojās ar to, kas ir viņas sirds aicinājums, ko viņi dara ar prieku. Ja? Un kāpēc 50 plus? Tāpēc, ka bērni ir izaudzināti, var fokusēties uz uzņēmēju darbību, nekas tā īpaši netraucē. Ja? Uh, ir dzīvē dažādas lietas bijušas, kā saka, ir pieredze, ir mācības dzīvē gūtas. Nu, tas, protams, neizslēdz, ka var arī sasniegt jauni cilvēki. Ļoti daudz. Tas nav tā, ka tikai, kad man būs 50 plus, tad tikai varēšu, bet, jā, statistiski, tad, kad cilvēki iet biznesā pēc 50 gadu sliekšņa, šie uzņēmumi krietni ar mazāku procentu bankrotē. Un tā ir statistika. Un šis monitorāts, es saku, tiek jau kopš Kārnegija laikiem. Tas ir, man liekas, nu jau kāds 60 gadu. Tā kā tā ir ar bailēm. Un tāpēc, jā, par tām ir vērts padomāt, kā tas viss dzīvē ir. Varbūt aptaujā nospiest, kas vairāk, par ko tiek, nu, par ko vairāk uztraucās, tas jau, tas tā vairāk, tas, ka nospiest, man tā statistika varbūt netika. Man, protams, arī ir tas interesanti, kā cilvēki uzskata, ja, bet katram priekš sevis šo te padomāt, tas ir ļoti vērtīgi. Ir, jā. Tāpēc, vai tu lejuplādēji materiālu PDF? Tie 67. Jā, Jā, paskatījies, padomā. jā, jā. Bet patreiz uzreiz nemācīšu pateikt no galvas. Tāpēc tā. Tu taču ekrānu redzi, vai ne? Jā,
Tā, kas man te zūms ir apgraidojies, te viss ir savādāk šodien nekā bija vakar. Nu, man nevajag advanced. O, tā, skaņu mums nevajag. Tā, nu, lūk. Vai tu redzi ekrānu šo PDF? Mm. Redzu, Mhm. redzu. Spēja arī salasīt kaut ko. Es lēnām braukšu pa sarakstu uz leju. Ja atpazīst, saki, kurš. Jā, redzu. Var izlasīt. Mhm. Var braukt tālāk. 4 droši vien. Vienkārši tā, ka tu izai cauri tam, ko tu redzi, tad saki, ka tālāk. Jā. 15, 16. 15, 16. Ja man būtu stabilāks darbs un ja man būtu drošāk ienākumi, Jā, arī tālāk. teic, ka tu strādā. Ka tev ir tāds, nu, specifisks darbs, vai viņš, ne, nu, neviens darbs jau patiesībā Jā. nav stabils. Tas ir skaidrs pats par sevi. Viss advancētākās darbvietas mēdz vienkārši pēkšņi bankrotēt. Un 2008. gadā bija stabils pierādījums tam, ka vai kāds dzīvē varēja iedomāties, ka 15 būtībā vienas dienas laikā no pasaules virsmas var pazust un bankrotēt tāds gigants kā Lehman Brothers banka. Ja, bet tā tas notika. Tas bija lielākā pasaules banka un investīcija banka. Jā. Tā kā par stabilitāti tādā kontekstā mēs nevaram. Mums ir jāsaprot, ka nekas nav. Bet, ja man būtu stabilāks darbs, ko tas nozīmē tavu darbu kontekstā? Mm. Ja kāpēc? Nevar būt drošs par Nevar. rītdienu, vai man tur būs vai nebūs. Mm. mm, Tev. Nu, uh, visādi dzīvē gadās. Nu, tas, ka visādi dzīvē gadās, to jau mēs sapratām, bet tev Visādi gadās. līgums ir uz rokas. Tāds konkrēts līgums, terminēts līgums par, nu, par darbu. Mm. Jā, Nu, tad vismaz līguma nu, tā ietvaros ir. Jā, tur garantijas ir uzrakstītas. jā, Tur viņām vajadzētu būt jā. uzrakstītām. Ar tām Nu, tā to ir kā arī ir. var rēķināties. Ja būtu drošāki ienākumi, nav stabilos izmaksas, Nu, valsts iestāde sāk reizēm. Nē, nu, it kā jau. Nē, nu, it kā jau. Nē, tas varētu arī nē, ka tas varētu. Nē, jo tas drošāk ienāk, un tas varētu atkrist.
Varbūt tu vēlētos, teiksim, lielākus tos ienākumus. Tas ir cits jautājums. Nē, tas savādāk. Bet drošības ziņā valsts iestāde varbūt būtu, nu, teiksim, pat drošāka nekā privātais sektors. Visticamāk, ja nu vienīgi mūsu valsts, nu, balansē uz to, lai, ja šitādi, ja Pat, nenomainīsies, kā saka, kaut kas radikāli mūsu valstī, tad kuģis, tad samazināšu. nu, seks grūti man pateikt visas, kā būs, bet, kad valstī iestājās defaults, tāds precedents bija, kad pirms uzņēma Eiropas Savienībā Grieķiju. Grieķija bankrotēja. Varbūt atceries, Mhm. kad ziņas un viss kaut kas bija, nu, ziņu kanāli bija pilni ar šo ziņu. Vienkārši valsts aparātu pārņem Briseles ierēģi. Nevis Briseles tieši Eiropas Savienības, bet, kā saka, Eiropas centrālās bankas pārstāv. Nu, jā. Nu, lūk, ok, ejam mazliet tālāk. Ja bija vēl kas, 26, manuprāt. 26, vo. Ja es zinātu, ar ko Jā. sākt, Vai nu 27. Tā, nu, vairāk ja, tā. un ja es zinātu pareizo virzienu, Nu, tas tie ir drīz vienādi. tas ir, tas ir tas jautājums, ko mēs nu, tā ļoti konstanti risinam, uh, kas saka, kursā atvers, iededz savu rīta zvaigzni, kas ir par ikigai, par savu ikigai atrašanu, par, kā saka, savu sirds nodarbošanās atrašanu, par savu pareizā virzienu atrašanu. Kā saka, un iedegt savu to rīta zvaigzni, lai tu zini, kurā virzienā, un lai viņa deg spoži. Uh, bet ar ko sākt? Mēs šiem te iespējams tomēr pieskarsimies šo 10 dienu laikā. Mhm. Tā kā es to vienkārši ņemšu vērā. Man man ir mugurkauls, jebkuram pasākumam man ir mugurkauls un algoritms. Kā sastādīts, kā to iziet, lai gūtu kaut kādu rezultātu. Bet cilvēki ir dažādi. Un šis te, kas ir apkārt mugurkaulam, tas viss tiek pielāgots katra cilvēka individuālai vajadzībai. Tāpēc ir svarīgi zināt, ko cilvēks vēlās no šī kursa, un man ir svarīgi, lai cilvēks šeit gūtu maksimālu labumu. Nu, lūk, ejam bišķiņ tālāk. 43. 43, ja man būtu vairāk zināšanu. Jā, tas, nu, jeb, atkarībā pēc kāda sfēra domājot, jā. Nu, jā, nu, kā lai saka, viens no lielākajiem mentālajiem blokiem, kas cilvēkiem ir tā saucamais viltvāras sindroms. Un šis ir zem tēmas, ja es zinātu vairāk. Ieskaitot 44. ja man būtu vairāk prasmi. Jā. Tas ir
Tā kā, jā, pie šī mēs noteikti atgriezīsimies. Nu, te ir visi pārējie. Kāds Jā. no tiem ir vēl? Man liekas, ka nē. Nē, 6, 7. Jā, es tikko gribēju jautāt, un kā ir ar 67? Jā, es beidzot saņēmu tos. Tas ir tā. Tā, mums ir, nav tik daudz tā. Uh, Teiksim tā, tas formāts caur Zoom mums ir tāds, ka, ja mēs kaut kādu iemeslu dēļ neiekļaujamies 40 minūtēs, un varbūt, ka mēs šodien arī Mhm. neiekļaujamies 40 minūtēs, tad ir 10, tad pēc 40 minūtēm ir 10 minūšu kafijas pauze. Un pa šito pašu saiti nākam atpakaļ un pabeidzam Jā. to, ko. Jo es skatos, man ir vismaz 15 minūtes tā saucamā, nu, teorija, tāds izklāsts par tām lietām, kā ir. Nu, tas arī ir tāds koncentrēts, tā nav tāda savas teorija. Ja? Jā. Un, nu jā, bet šis materiāls var ņemt jebkuru šo te un vienkārši pavingrināties uz papīra, pavaicāt, un arī vēlāk izaicinājumā mēs paskatīsimies, kā ar to strādāt. Tāpēc Mhm. tādas tās lietas ir. Nu, lūk, tas ir tā. Par mājas darbu. Mājas darbs būs ļoti paceļams. Tā saka, tūliņ tā nodefinēšu. 3 punkti. Uz 3 jautājumiem jāatbild. Tu vari atbildēt vienā teikumā, 3 vārdos, 2 teikumos, 5 teikumos. Kā tu jūti, tā tu atbildi. Ja? Godīgi ieskaties sevi, nav Jā. notraktēts, cik tur rakstu zīmēm jābūt vai kā. Jo kā tu jūti? Svarīgi, lai saprastu, lai spētu definēt, kas, ja? Lai būtu uz šiem jautājumiem tāda skaidra atbilde. Jā. Uh, Labi. Pirmais jautājums ir, kur jūties iestrēgus? Mēs jau tā kā bišķi pārgājām pāri, ja? Bet Mhm. uzraksti vienu lietu, tā, kura tev ir visvairāk. Ja nevar izšķirties, uzraksta 2, 3 lietas. Ja nevar saprast, kura vairāk. Ja? Jā. Otrais. Kā tas manā dzīvē izpaužās un ko tas man maksā? Mēs par visām savām darbībām maksājam kaut kādu cenu. Teiksim, kāpēc es saku, ko tas maksā? Tas ir no kādas sekas man dzīvē no tā iestājās. Mhm. Piemēram, ja es nevaru saņemties, ja? Kā tas manā dzīvē izpaužas? Un kas no tā? Ja es tagad nevaru saņemties, kas notiek? Varbūt sēž tur, kur sēž, Nu, jā. un kā saka, kā saka, pelēkā rutīna liekas nebeidzams tuksnesis. Ja? Kā lai to, es tikai tā, kā Jā, jā. piemērs, ja? Mhm. Trešais.
Kas manā dzīvē mainītos, ja es šo atrisinu? Iedomājies, ka tu tomēr pārkāp sev. Un šo, un tu, piemēram, uzdrošinies, ja? Nu, jebko, kas tev ir, tu pārkāp pār tam un tomēr izdari. Ja? Ot, kas tavā dzīvē mainītos? Ot, iedomājies. Mhm. Nu, lūk, tāds tas ir mājas darbiņš. Vai grūts? Nu, apdomāsim. Nedaudz, jā. Nu, tas ir godīgs darbiņš ar sevīm. Tas, kā lai saka, cilvēkam Mm. vissarežģītākais darbs ir ieskatīties sevi. Tas ir vissarežģītāk. Kā tauta saka, Tas ir ļoti grūti, jā. cita acī baļķi ieraudzīt nav problēma. Savā acī skaidu zināt.